Sveiks! Sveiks, Harald! Prieks ar tevi tikties, paskaties. Gads ir pagājis kopš mūsu pirmās sarunas. Kaut kā tā. Pagājušā gada smukā saulīt, kā parādījās, tā mēs sazinājāmies. Man jāsaka, pa vidu sanāca, tā teikt, blakus darbi, jo nācās, tā teikt, veikt arī tādu, zinām, jumta rekonstrukciju. Oriģināli šī māja bija paredzēta kā vienstāvu projekts, bet otrajā stāvā faktiski ir 90, gandrīz 100 kvadrātmetri, kurus likās, būtu jēdzīgi izmantot. Tāpēc, sanāca ieķerties ar to, ka bija rekonstrukcijas projekts un visas pārējās lietas. Un tagad, mīļie draugi, tas fona troksnis, ko jūs dzirdat tur, liecina par to, ka darbs ir procesā. Puiši strādā. Siltinām grīdas ar termovētu. Izlīdzinām, nosadzām visu komunikācijas, izlīdzinām nelīdzināms, kā jau minēju. Un sagatavojam pamatu. Manas mājas gadījumā tur ir 2 kilometri kabeļu gofrā, kur, protams, celtnieki staigājot, tur dažās vietās ir pārāvuši, un es teikšu godīgi, man tas besija ārā. Tāpēc man izvēle par to, ka es gribu ļoti labu, līdzenu, perfekti iestrādātu grīdas siltinājumu materiālu 2 stāvos, bija par labu termovaitam, jo skopais maksā divreiz. Man bijušais kolēģis kādreiz teica, es esmu pārāk nabags, lai es pirktu lēti. Latvietis nevar atļauties pirkt divreiz. Jā, es nevaru atļauties, vienkārši man ir vajadzīgs izcils rezultāts. Tas ir mans parastais telefons, kāds droši vien ir daudziem. Ja jūs to atskrūvēsiet vaļā, jūs redzēsiet, ka tur iekšpusē viss ir salikts perfekti, precīzi un es gribētu teikt skaisti. Un es gribētu to pašu savas mājas būvniecībā redzēt arī tad, ja gadījumā pēc 100 gadiem kāds tur kaut ko lauzīs, pateiks, ka vecais forši uztaisīja. Un man izvēle par labu termovaitam ir pavisam prozaiska. Es esmu bijis tiešām daudzos būvniecības objektos, jo, zin kā, draugi, rādi, paziņas kaut ko būvē un mēģina. Un skaidrs, ka daudziem cilvēkiem liekas, kā normāla izvēle aizbrauc uz būvmateriālu veikalu. Pasies plauktā lētāko. Jā, nopērc plākšņu materiālu, ved, tās ir izmaksas. Izkrauj, īsti zin kā, tur ir baigais apjoms, tur ir milzīgi kubikmetri. Tad tas liekas sākumā, ka cik man tur aizies. Beigās, ja mēs skaitam, teiksim, māja 200 kvadrātmetri, 10 centimetri, 20 kubi. Tā jau grūti iztēloties 20 kubi, cik garu un plati, bet tās ir liels apjoms. Jā, ja jūs varat iedomāties 2 lielos 10 kubikmetrīgos celtniecības konteinerus, tad iedomājieties, tad jums kādā vietā tie stāv labi. Jūs atradīsiet vietu, kur to noparkot. Bet tad jums, mīļie draugi, tas viss būs pašiem jāizlīdzina. Jūs liksiet to kā Lego, un tiešām es esmu daudzās vietās redzējis, ka tā Lego likšana nemaz tik viegli nesokas. Jo, tici man, grīdu līmenis nevienmēr visur ir perfekts. Arī man mājas otrajā stāvā puiši tikko nomērīja, vienā pusē ir 6 cm, otrā pusē ir 10. Tad pamēģini to izlīdzināt ar plākšņu materiālu. Tu esi redzējis, kā cilvēki to dara, ja? Starp komunikāciju šahtas, tā teikt, abās pusēs nosēdz. Virspusē ko dara? Aizpuš ar celtniecības putām un labākajā gadījumā uzliek kādu plānāku plāksnīti pa virsmu, lai tas viss ir līmenī. Bet ko darīt ar bedrēm? Neko, tad vai mēs baram smiltīs, vai keramzītu, vai ieliekam kā ir, un tad taisam super biezu betonu kādu. Vēl viens nākamais jautājums. Tad, ja jūs nopērkat lokšņu materiālu, ticiet man, jums paliks pāri baigi daudz lieku detaļu. Jūs būsiet samaksājis par to, ko jūs patiesībā nesat izmantojis. Apgriež un izmet ārā. Tās jau ir 4. Tur būs kādi 4 kubikmetri. Tā ir. Jūs piepirksiet vēl patiesībā aprēķinājāt, ka jums vajag 20. Dabā, tad, kad jūs sāksiet piegriezt, sapratīsiet, bišķi pietrūka. Kaut kā vai vairāk, jo nevar jau vienu lokšņu te smuki piegriezt, un ka tā atlikums derēs atkal tur. Atlikums konteinerā un ņem un nākamā lokšņa. Tās ir izmaksas, kuras jūs vienkārši izmetīsiet atkritumu tajā sadzīves poligonā vai, tā teikt. Cik maksā tas atkritumu savākšana? Mūsu laika cenās, mīļie draugi, tas ir dārgi. Ticiet man. Tas ir daudz. Tas jau ir numur 5. Plākšņu materiāls, kā jūs savstarpēji to varat noizolēt? Ko tur? Magaiverene? Cik ruļļi? Atkal jābrauc pakaļ. Es atkal izmaksas. Visi šī savienojuma vieciņas, visi nelīdzena, un visur ir spraugas, šķirbas, un tur atkal staigā gaisa, un tie ir siltums ūdumi. Jā. Tā kā es māju būvēju sev, es vienkārši tiešām gribu izcilu rezultātu. Tāpēc man izvēle par labu termovaitam bija šī prozaiskā iemesla pēc. Vienlaidus, gluds, līmenī, perfekti nosiltināts. Jo termovaita tieši to arī dara. Viņš izlīdzina visus nelīdzenams, ieskauj visas komunikācijas un izveido monolītu siltumizolācijas kārtu, kas pēc tam atkal, kad runa jau ir par siltām grīdām un betonēšanu, izveido līdzenu pamatni, kur mēs varam iestrādāt jau siltām grīdām trubas, iestrādāt betona kārtu, un šī betona kārta jau ir vienā slānī, vienādā slānī,
un attiecīgi šī siltuma atdeva pēc tam ir vienāda visā plāksnē. Nav tā, ka tur ātrāk uzsilst, tur lēnāk uzsilst, tur neviens sazina, kas tur beigās notiek. Un kamēr mēs runājam, man vēl viens punkts patiesībā ienāca prātā. Tātad tev būs tās plāksnes, pieņemsim. Tu būsi sapircies tur ar rezervīti. Pats liksi. Nu tad sagaidi tos skaistos brīžus vakarā pēc darba, kad tev baigi gribās strādāt. Ja? Tas tev aizņems, ja tu cītīgi strādās, es domāju, nedēļu vai divas. Tā ir. Ja tu izvēlēsies pats strādāt un šo darbu uzticēt kādam citam, tās atkal ir izmaksas. Kādam par to darbu būs jāsamaksā. Šo mēs izdarīsim, es saprotu, 2 stāvi, 200 kvadrātmetri, vienas dienas laikā. Puiši līdz 4 jau būs projām. Termovaid. Loģiski izvēle izcilam rezultātam. Tieši tā.